6. septembrī biķerniekos savu noslēgumu sacīksts aizdīja arī vasaras autosprinta čempionāts. Bez jūnijā iemēģinātajiem pagriezieniem autotrasē šoreiz dalībniekiem bija jāizbrauc vairāk pagriezienus kartinga trasē. Tātad līkloču pietiekami, kurus ātri izbraukt dažbrīd traucēja lietus. Turklāt vēl kāds. Tā lietus gāzes laikā Aivars Ezeriņš, mēģinot tiekties pēc zelta medaļas klasē ar motoru tilpumu virs 2,5 litriem, nespēja laikus sabremzēties pirms strauja pagrieziena un ietriecās trases apmalē. Tāpat, līstot lietumu, trasē nācās doties arī citam pretendentam uz šīs klases čempionu titulu – Marekam Štolcermanim. Nepārtraukt cīnoties ar mašīnas vadāmību, Marekam par labu rezultātu bija jāaizmirst. Abu minēto sportistu klupšanas akmens bija viens. Trasē abi devās ar slikiem. Pēc šāda notikuma pavērsiena līdzšinējais kopvērtējuma līderis Ints Jeršovs varēja uzelpot. Finišējot šajā posmā otrais, Ints kļūst par čempionu klasē virs 2,5 litriem. Viņš gan atzīst, ka lielajā autoaplī braucis no visas sirds. Man jau īpašas variācijas nebija, tur kaut ko laist vaļā ar baigi nevarēja. Un šitien vairāk asajos līkumos slīdēja, tad tur man kaut kur vajadzēja kompensēt. Skaidrs, ideāli, bet tiesa otrais. Nevarēju. Eikers bija ātrs šoreiz, ļoti ātrs. Tu arī uz pilnu klapu gāji, vai varbūt tomēr? Vajadzēja atlaist. Tā puslīdz piesardzīgi, lai tie punkti tomēr krātos, milzīgās kļūdās nebraukt tiešā? Jā. Man jau visu sezonu diezgan stabili izņemot Kandavu bija. Visu laiku kaut kāds piedestāli trāpīja. Nebija tā, ka tur tad lejā, tad augšā, tad lejā, tad atkal augšā. Tā. Šajā pašā ātrākajā klasē uzvaru guva Ainārs Eikerts, todien uzstādot absolūti labāko apļu laiku. Aiz Eikerta seko Jeršovs, tad Mežaks, Šimins, Slava un Grīva. It kā šosēnieks būtu dzīves, jo otro reizi uzvara tieši biķerniekos. Biķernieki kādreiz arī rallī braukt tomēr, un te stipri lielāks ātrums ir savādāk braukšana. Tur, ko mēs laužās pa tagad smilteni, pa tiem līkumiem, tur lēniem, tas ir savādāk nekā braukt pa šajiem. Tad tomēr tik liels ātrums bija, ka ne visi to var, un laika apstākļi arī redzējāt kārtīgi. Jā, varbūt uz laika apstākļi rēķini, varbūt tev iekrita itini labi un lietas nav nelija? Nē, man lija, riktīgi lietas lija, bet, ja normāli riep, tad jau viņi tāpat iet pa to lietu, kā pret to. Daudziem varbūt tas ir morāliskais iespējas, ka viņš nav pabrauktas lietas līdz. Bet bija, labi, man patīk. Klasē līdz 2,5 litriem arī situācija kopvērtējumā bija nokaitēta. It kā iedzinēja lomā bija Vilnis Haferbergs, jo Mareks Matvējevs pēc punktiem atradās tuvāk čempionu titulam, tāpēc Vilnim vajadzēja riskēt. Šādi, mēģinot otrajā braucienā pirms kādā ātrumslāpētāja sabremzēties vēlāk, Vilnis Haferbergs sagriezās. Tad čempionu tituls Marekam Matvējevam, kurš uzvarēja abos divos braucienos. Šodien gāja interesanti, teiksim tā. Otrais brauciens tāds ļoti rezervēts, tā lai it kā nekļūdītos, bet tā kā tomēr pa lēnu, jo pirmajā vilku uz pilnu, un tad reāli uz konkurentu rēķina, tomēr tā kā vinēja. Jo mums bija 2 cilvēkiem izšķiroši. Kurš vinē, tas čempions. Jā, paveicās tev. Tu esi aizstāvējis čempionu titulu, nevis viņu iegūst pa jaunu. Tas jau bija tas smagākais. Tas, kad it kā čempionam vajadzētu aizstāvēt, tas tā deva tādu, spiedienu, un tas tā viss stresiņš un viss, bez tā nebija. Vai Vilnim Haferbergam arī nebija lietuma piemērot riepu? Nē, riepas bija ļoti labas, tad problēma nebija, bet, bišķiņ iegāja jau pirms taisnes, iegāja ļoti liela ātruma uz taisnes virsū, un taisnes galā pie slāpētā jau bija ļoti liels ātrums, un nevarēja sabremzēties vairāk. Opā garām, un tad apakaļ gaitā devi? Sanāca tā, jā, jo, ja būtu braucis caur lentai, būtu 10 sekundes sots. Tā kā dabūja uz atpakaļ padot, un tur arī palika man uzvara. Šeit tev Mareks priekšā? Jā. Bet, esmu apmierināts visumā īstenībā. Jo, pats vainīgs, nav jau uz kā novēlt vairāk vainu. Tātad klasē līdz 2,5 litriem pirmais Matvējevs, tad Haferbergs, Burakevičs, Kriķis, Orlovs un Pakša. Tāpat čempionam cienīgi pie zelta medaļas gada izskaņā tika arī Ģirs Daugoviņš. Viņš biķerniekos uzvarēja klasē spēkratiem ar motoru tilpumu līdz 1,8 litriem.
Tituli ģirtam varēja atņemt Imants Firsts, tomēr ar lietu un nepiemērotām riepām Imants šoreiz bija zaudētājos. Ģirts Daugaviņš gan atzīst, ka uzmanījis Imantu Firstu. Bija bišķi saspringt, jā. Bija jāpadomā, kā braukt un ar kuru jācīnās. Sākumā likās Skuiņš, bet beigās cits konkurents uzpeldēja Firsts. Viņš gan saka, viņš zaudējis riepu dēļ. Principā jā, laikapstākļi. It kā visiem bija laiks sagatavoties, jo bija zināms, ka šodien būs lietas. Kas tev jauni ir lietas sliki? Nē, man tie paši veci no pagājušā gada. Kā ap 2 braucieni, tā viss tik top? Pirmais brauciens, jā, viss ok. It kā Slišāns bišķiņ ātrāk nobrauc, jo viņš pa saules nobrauc. Otro braucienu viņš dabūja Slapionu, un tad bija vienlīdzīgāk, it kā tā cīņa. Priecīgs par savu rezultātu bija arī šīs klases 2. vietas ieguvējs Jānis Skuiņš. Ar šo panākumu viņš ieguvis sudraba godalgu cerētās bronzas vietā. Man jau no paša sākuma bija lietas riepas, un principā tas arī nostrādāja manā labā, kad lija. Ja būtu otrais brauciens sauss, tad varētu būt arī švakāk. Jā, bet šā gadā Daugaviņš ātrāks. Jā, viņš šogad pelnīt ir dabūjis to čempionu titulu. Ja pagājuši gadu daudzas reizes es izlīdu un Daugaviņš bija zaudētājs, tad šogad kompensējās. Skaidrs, tev šito sacensību ieradies kā, čemps nebūšu. Jā, jau ierodoties uz šo sacensību, čempionus vairs nevarēja izcīnīt, un maksimums bija 2. vieta. Un ko es arī izdarīju? Skaidrs. Pagājušā gada čempions šogad ir vicečempions. Nav bišķi skumji. Ir atkal mērķis nākošam gadam. Tad klasē līdz 1,8 litriem bīķerniekos pirmais Daugaviņš, tad Skuiņš, Slišāns, Jēkabsons, Smeilis un Firsts. Visbeidzot ielas riepu ieskaitai, kuri čempionu godalgas neizcīna, šoreiz pirmais Matijs Mežaks.